skaisti dzīvot neaizliegsi. Nāc uz Dominu un baudi modi Baltijā jaunākajā Peek & Cloppenburg. Domina, lai sanāk. Vitautas pēc sporto, Vitautas pēc brančo, pēc trakas balles arī. Vitautas, zini, Vitautas magnīs tik, cik tur nedabūsī, zini. Kādēļ repos? Repos, jo tas ir... Minīti ņem un sausu dzer, atgūsti enerģiju. Mums ar basketbolu ir vairāk kā viena līdzība. Spēlētāji saspēlē neiztikt bez drošības. Pirms spērt pirmo soli, dara apdomāt savu pozīciju un izaicinājumus. Sadarbība nes labākus rezultātus, ja izvēlas uzticamus partnerus. Kurš to spēj sniegt labāk? Ja kombinācijas spēlē pareizi, panākumi nekur neizpaliks. Latvijas Basketbola Savienība atbalsta Aizdevums LV. Jubilejas 5. sezonā Eksi sanāk tirdzniecības centrā Domina Shopping. Raidījumu atbalsta Esiet sveicināti, dāmas un kungi. Domina Shopping uzrunā jūs un sports aranšovu Eksi 10. jubilejas sezona ir klāt. Kā jau solīju decembra sākumā, tad arī šo gadu noslēgsim ar smagsvariem. 2 smagsvari decembrī, viens pirms 2 nedēļām atcerēsimies Raimonds Bergmans. Šodien studijā vēl viens smagsvars Latvijas sportā. Kurš tas ir? Laižam noskaidrot. Rodas tas priekšstats stereotips par NHL 90. gadu sākuma spēlētāju. Gariem matiem, tiem lokainajiem aizmugurē no ķieveres, kas nāk un bez zobiem. Tu biji klausies tas, Man likās, tas baigs smieklīgi. Man tā šķiet šobrīd. Es saku, varbūt es ne, bet man šķiet, ka man bija jāpieņem lēmums, kurš tā galā stāvēs vārtos. Un tu to izdarīji? Es piegāju pie Edža un pateicu, Man patīk, kā tu pārņemts raidījumu vadīšanas. vai paliks Šilovs? Karjeras laikā ir brīži bijuši, kad asaras birst. Vienreiz noturējos. Kurš bija tas Varbūt brīdis? arī nevajadzēja to darīt. Kurš bija tas brīdis? Bet daži ļāva savām emocijām izpausties. Sezonas atklāšanas pasākums un tomēr pa to pūklešu brieži noštapē kustības tā nezinu cik ilgu laiku, lai komandas treneris ar balto zirgu aizjātu līdz arēnai. Fantastiski. Protams. Daudz lietas arī iemācījos no viņa. Kādas? Vienu. Palti. Palti darīt to. To varēja vispār teikt. Ir tas mīts, es nezinu, to viņš tuvāk pastāstīs, ka viņš maksāja vārdsargam, lai viņš stāvētu vārtos, ka viņš metīs augšējās stūros. Ja? Jo tie ir bīstami metieni, un viņi sāp. Vai, Sandi, tu mani izpratināsi. Vakar tu man parakstīji pa 10 000 ar vienu rokas vēzienu. Šodien tu man pilī mazgas par kaut kādiem 176 latiem, kas neliekas loģiski, ka vienu dienu mums bija baigi vienkārši sarunāt. Tu saprati? Internet komentāri, ja? Jā, internet komentāri. Jo vienu brīdi viņi, kad pašā sākumā, tad tas bija nekontrolējamais resurs, katrs varēja to. Tu lasīji, Sports centrā lasīt, ja? Jā, saprotams, lasīju. Gribās pateikt kaut ko baigi grandiozu. Oriģināli, kad tagad tas mainīs visu cilvēku. Aiziet, tavas 10 sekundes. Uzturiet dzīvi vieglāk. Piektā jubilejas sezona un 10. tās epizode, un šodien ar mani kopā cilvēks, kuru es nojaušu, ka viņam nepatīk, ka viņu piesaka kā bijušo hokeistu, pirmo Latvijas Stanley Kausa ieguvēju, Latvijas izlases kapteinu un tam līdzīgi. Es viņu šodien pieteikšu kā vienkārši foršu džeku. Sandi, čau! Čau! Sands Ozoliņš šodien kopā ar mani. Sandi, es trāpīju ar to, ka tev nepatīk, kad uzskaitos tituls, vai ir pārāk? Vai es trāpīju uzreiz jautājumu? Nē, tā es ievēroju, tu man pateici pirmais. Pirms tam bija vienīgais. Tā ir tā nianses, kas ir, un paldies Dievam.
Tev tie tituli arī apzīmē kaut kādas tavas sasniegumus vai kaut kādu identitāti tavu, ar ko cilvēki atcerās tās paudzes, kur sekoja tam līdzi. Un noteikti jau vajag saprast, kas tu tāds esi, un tādēļ mēs piesakam arī citās jomās, ne tikai sportā, nopelniem bagātiem mākslinieki, maestro vai kaut kas, kas ir bijis publiskajā telpā, lai arī atcerētos, laikam, kaut kādā veidā apzīmēt to nozīmīgumu, ja nu gadījumā ir piemirsies. Bet es tās prindām, es sapratu, tu nepārāk, ka tev patīk visi tie tavu tituli. Būtībā, kas bijis, tas bijis, vai ne? Tas ir joprojām, bet tu viņu neuzsver, vai ne? Es neuzsveru, jo tas ir patiešām kaut kāds noteikts dzīves posms. Tas ir sasniegums sportā. Un tas arī tas nogrieznis, kur tas beidzās. Ja? Pēc tam viss pārējais jau ir tavā dzīve, tava personība, tava nostāja par lietām, viedoklis un tas viss pārējais, kas veido tavu personību. Sports ir viens veids, kā to, caur kuru mēs izpaužamies kā personības, pēc kā mēs kaut kādā veidā sev varam vai ne, mūs novērtē sportistus, runāšu par sportistiem vai par hokejistiem, ja, kāds viņš ir cilvēks sporta laukumā. Kas notiek ārpus dzīvē, tas ir varbūt tās vai nu līdzīgs, vai nu pilnīgi atsevišķs, tās pilnīgi atšķirīgs. Tieši tā. Mēs ar tevi pēdējo reizi tādu garāku sarunu tikāmies, Sandi, tālajā 2014. gadā. Labi. Šausmas, kā lido laiks, vai ne? Un es atradu vienu interesantu video, un es gribēju tieši šodien iesākt mūsu raidījumu, vienkārši uzspied play un paskaties. Mēs paturpināsim. Kā tu šobrīd savu brīvo laiku pavadi? Tu uztur sevi arī sportiskā formā, izskaties pietiekami ok vēl. Pietiekami ok, man patīk tev tas. Tā, tad tīri neko vēl neesi pavisam izplūdis. To ir tik grūti izdarīt. Tu izplūsti, tu gribi teikt, jā? Nē? Cik ilgi? Gara nav. Gara nav, mēneši. Šodien ir tā diena, kad es jau esmu izplūsti. Nē. Šodien ir tā diena, kad es jau ir progress. Es esmu savu sporta somu ielicis mašīnu. Un man plāns ir tagad taisnot doties uz sporta zāli. Nerealizējās. Es tev varu pateikt, nerealizējās. Katru piekdienu un sestdienu sev saku, viss. No pirmdienas es 6 no rīta esmu sporta zālē. Jā, es vēl tur tīri un tā 1. septembrī es esmu ielicis mēs nevaram kaut kādā veidā nopēst sporta somu mašīnā. Nu jā. Sandi, es teikšu, ka tu izplūdzinēsi joprojām, vai ne? Lai gan, plāns nerealizējās, ja? Ar mainīgām sekmēm. Ar mainīgām sekmēm. Tas ir tagad tas dzīves uzdevums. Un man bija tas... Pirmkārtām apnicība ir. Apnika iet darboties fiziski sev noslogot pēc tik ilga laika, tas bijis tavs darbs. Iestājās tā apnikums. Un no otras puses atkal negrib izplūst, kā jau es teicu, tur negribās būt tas stereotips bijušais sportists, ja, kuram ir jāpērk ancuks arvien lielāks, ja, un tur pogas atlaid vaļā, un tas periods arī bija, ka es jau sievai saku, klausies. Es sāku izplūst. Man vairāk biks neviens nedara, un tad to jostiņu jau esi tur vispār tā piesedz ar ancuku, ja. Bet tagad man ir epifānija radusies. Redz kā, sportā man vismaz bija tā, ka visu laiku maksimums. Un nekad nepietika ar to, lai sevi uzturētu kaut kādā labā veselības stāvoklī un kaut kādā tādā tonusā, ko es agrāk nesapratu, jo bija vai nu ir, vai nu nav. Vai nu tu bliez līdz tam, ka tu nevari vairāk pakustēties pēc treniņa. Jā. Els un ģīms sarkans, un vai tu nedari neko, tad tev tas brīvais atpūtas laiks un pilnībā. Bet tagad es kaut kur mēģinu sev atrast to vidus ceļu, kuras patiešām gūsta baudu, jūtu savu pašsajūtu tādu, kādu es viņu vēlētos savā ikdienas dzīvē, un tādā pašā vietā arī uztur savu to jaunību. Ja? Tādēļ es esmu pārgājis no tādiem, tur super augstiem sasniegumiem kaut kādiem mērķiem, ko es sev gribētu sasniegt. Man vairs tas nav tas vecums, kā viss jau iet tagad uz otru pusi. Ja? Tur tomēr tā muskuļu masa vairs tik strauji nevar pieaugt. Kurā brīdī tas notiek, kas sāk iet uz otru pusi?
Tavā gadījumā? Manā gadījumā? Jā. Tad, kad es apstājos. Kad tu beidz? Tad, kad es apstāju darīt kaut ko. Tad ir jā, tad tu ies, kamēr tu esi aktīvs un kamēr es esmu aktīvs un kamēr es kaut vai to pašu vingrošanu, kaut vai to pašu nelielu jogu, meditāciju, visas staipīšanās un viss. Un tikmēr tu ej, vai nu turies, vai ne uz augšu kaut kādos līmeņos. Ja? Un es tādu skatījos, tur ir tik daudz tādu internetu vidē motivējošie video, ka tur tagad tur baigā cīņa, tur vai nu visu neko jāceļās 5 no rīta, jāiet gulēt tur tikos un tikos. Un man tas liekas tādi, brāns, priekš kam ir jābūt visu laiku tādai cīņai, lai cilvēks dzīvot. Kādai nevar to visu mierīgāk uztvert. Ja? Bet tai pašā laikā arī pieturēties pie noteikts kaut kādas disciplīnas, pie rutīnas, kas dod tev pozitīvus rezultātus ilgtermiņā. Es esmu pārgājis no tās cīņas un mūžīgās skarbās, skaudrās, tādas kaut kādas izdzīvošanas moduļa, no tāds tīri, ja šodien es nesanācu paskriet, es paskriešu rītā, bet galvenais, lai es rītā to izdaru. Vai vismaz parīt. Ja? Ja man ir arī cits dzīves uzdevumi, cits dzīves pienākumi, bērni, sieva, ģimene, darbs, tas, kur arī prasa savu laiku, un es nevaru tikai tagad, 100% veltīt laiku sev un sēdēt 24 stundas meditācijā, lai baigi labi justos. Klau, es skatos sociālajos tīklus, joga ir parādījusies tavā dienas kārtībā. Tas man šķiet baigi interesanti. Kā tu tur ietrāpīji? Kā es tur ietrāpīju? Garlaicība, nebija ko darīt. Gribējās kaut ko pamēģināt, ko es esmu spekulējis ar tām lietām. Nedaudz dažreiz pamēģināju, kaut kā nesanāca, nemācēju. Nevis nemācēju, bija kauns no tā, ka es nemācēju kaut kādas lietas izpildīt. Līdz ar to tas kauns no tā, ka es, profesionāls sportists, nevaru nostāvēt vienā pozā vai nobalansēt uz vienas kājas, liedza mans personīgais ego, liedza man nodarboties ar to, kas izrādās pēc tam ir ļoti veselīgi priekš manis. Tāpat visas traumas, visas veselības likstas, kas nākušas kā mantojums ar nodarbojoties profesionālo sportu, ceļi, pleci, viss pārējais muguras sāpes un tas viss, tas sanāca netīšām. Bet tomēr es tagad jūtos daudz veselīgāks nekā to pirmo gadu, kad es runāju par to izplūšanu. Es jūtos daudz mobilāks, es varu izdarīt daudzas lietas, ko es nevarēju izdarīt tad, kad es spēlēju profesionālu hokeju. Un emocionāli es jūtos daudz brīvāks nekā jebkurā manā dzīves posmā. Neskatoties uz to, cik es biju pārliecināts, pašpārliecināts vai pārāk pašpārliecināts par sevi. Tagad es jūtos daudz brīvāk, pateicoties šīm visām nodarbēm, kuras beidzot pateicu, man pie kājas ir, ko jūs domājat par mani. Ja? Es darīšu to, ko es nemāku, bet es zinu, kāda man būs ieguvumi no tā. Un ar laiku, ja es pietiekami ilgi veltīšu tam laiku, man kaut kas sanāks. Es nebūšu pašaus čempions vai nesasniegšu kaut kādas super virsotnes, bet man dzīves kvalitāte uzlabosies. Un tas nekas, ka es tādu vēl daudzas lietas vēl joprojām es redzu, kad es viņas daru. Es grīļojos, tizlis izskatās, ja? Bet man tas vairāk netraucē. Tas neietekmē manu pašvērtējumu. Ja? Es zinu, ka es to nemāku. Varbūt tās iemācīšos, neiemācīšos arī labi. Klau, bet kā hokejs tu droši vien ierēdz pa visām tām jogām, vingrošanām un kaut ko tādu, vai ne? Tā godīgi tagad. Vai ne? Neierēdz. Nē? Neierēdz. Tāpat tās bija saskarsme ar to, bet es saku savu tā bailes no tā, ka tu kaut ko nemāki. Es izvēlējos šo veidu, kā ar to attiekties pret to, ka tas ir lieki, ka tas ir domāts kādam citam, un man no tā nebūs nekāda labuma. Lai saprastu, es tieši par to domāju, ka jau pirms gadu vai kad nebija īsti skaidrs, vai stiepšanās palīdz vai nepalīdz hokejā. Bija tāds atgadījums, ka vienu dienu es mēģināju pirms vienas spēles, tagad pusstundu es staipījos, ja?
darīt to vienkārši no zila gaisa. Iesildīšanās procesā. Pirms tam bija, drusciņ kaut ko tur, bet to vienu spēli, pirms vienas spēles, tur pusstundu skatos, kā tur vārds tur darīja. Man tā liekas, tas arī bija ar Arču. Kā tur Arču tur darīja līdzi, ja? Jā, špikoja no viņa. Es jau neatzīšos, ka es tur darīju līdzi, vai ne, ka es kaut ko gribu iemācīties no kāda cita. Pats esmu pietiekami gudrs. Bet špikoju un skatos, ko viņi tur dara. Pusstundu iztaipījos. Tagad tikai būs. -3 treneris nosēdina spēles beigās, sēdi muļi, tu nemāk šodien spēlēt. Rezultāts man bija tāds. Tāda mans secinājums, staipīšanās nav priekš manis, tā man nepalīdz laukumā. Viss un beidz. Atliek tikai nokrakšķiņu klaku un uz priekšu, un baigi lepojos ar to. Bet tā ir ar to informācijas daudzumu, kas tā ir pieejams, noteikti būtu pieņēmis savādāks lēmums un to būtu darījis ilgtermiņā, un tad varbūt tās būtu cita rezultāti. Baigi ātri es runāju. Nē, ļoti labi. Vēl iesvīdēja bišķiņa. Klausies, vēl viena lieta, ar ko tu sevi izaicini. Kalnos kāpšana, liekšana ar izpletni. Kas tas ir? Tā ir tad atkal sevis izaicināšana, vienkārši izklaides, skriešana beigās vēl arī. Skriešana atkal Covid rezultāts. Nopirkām ar sievu abonementus uz sporta zāli. Tūlītās iesim pēc 2 dienām. Kad mēs jau sagatavojāmies iet, paziņojums, ka sporta zāle slēdz. Ciet, ja? Ko darīt? Tad bija tas izplūšanas periods. Ka bikšaus vairāk nedara. Ko darīt? Jāiet skriet. Aizgāju skriet, bet man taču ir tie ceļi slikti. Es nevaru paskriet. Man taču ir attaisnājums. Man muguras slikti, man ir operācija bijusi. Es nekad, kad spēlēju, es neskrēju pēdējos 15 gadus. Ja man bija lielais attaisnājums, man ir slikti ceļi, un to es arī klausījos. Ja? Ko citu kladzinu, to es arī attiecināju pret sevi, un līdz ar to nevaru. Un tā arī bija, jo es nepareizi skrēju. Ar laiku pārvarot ļoti liels sāpes. Pēc kādām 2 vai 3 nedēļām es iemācījos skriet, pārvarēt tās sāpes, kas rodas ceļos, saitēs un to visu, kas bija, mans secinājums, es neesmu dakteris nekas, kas bija vienkārši no ķermenis nav pieredze kaut ko darīt, līdz ar to ir stresa situācijas, un viņš kaut kādā veidā tev saka, man tas nepatīk. Ja? Pārvarēju to, un tagad es skrienu regulāri, vairāk vai mazāk, bet tad, kad es gatavojos maratonam, tad es ļoti daudz skrēju. Līdz 260, 280 pēdējā mēnesī kilometru vēl, lai sagatavotos. Bet tas ir viegli. Tas man tagad ir viegli. Man patīk to darīt. Es redzu to ieguvumu priekš sevis, kāds ir man nepieciešamais. Ja? Un arī rodas neliels azarts, lai uzlabotu savu laiku. Bet es to daru tādu ar baudu. Kad darīju to darba dēļ, kas bija hokejs, tad tas bija sods gandrīz vai. Tagad savos 49, 50, 51 gadā jāiet, jāpaskrien, jānoskrien, nezinu, 14, 16. Ne? Citu dienu, šodien lēnos 20 noskriešu. Ja? Spēlējot, tas bija, par ko jūs runājat cilvēki. Labi, tu visu karjeru bija nepareizi skrējis, es sadzirdēju. Šis ir neticami. Labi, tā skriešana nav arī vienīgais veids, kā sevi uzturēt formā. Protams, ja? Bet ko mums mācīja, tā mēs skrējām. Nostājos starta līnijas. Un cik vien ātri var skriet. Kā māka tā mauna, ja? Vai tas ir 100 metri, vai tas ir kilometrs, pusotrs 3, mūsu mīļās distances 3 un 10. Un tik bliez. Ja? Kaut arī tam krosam vai tas saucamajam krosiņam, ja? Tam garajam skrējienam ir pilnīgi cits formulējums, bet mums bija tā iegājies. Ja, ja tu neesi noskrējis uz pilnu klapu to 10-nieku, tad tu neesi gatavs spēlēt. Tad arī tādi saprot, tas garais skrējiens ir pilnīgi cita nozīme viņam, citā tempā, ar citu pulsu jāskrien un savādākā veidā jātiec, bet tā padomju laikā, padomju sistēmā bija viss viens. Starts, finish un cik vien ātri spēja to izdarīt. Un tas arī sakļoproja to attieksmi pret skriešanu, pret sapratni, kāds ir mērķis tam, kāds ir ieguvums un viss. Un tas bija tā kā mocības. Kurš varēja paskriet, labi, tas varēja paskriet, kurš nevarēja, tam tās bija pilnīgākās mocības. Tā bija nepareiza attieksme pret sporta sagatavošanās procesu. Kāpšana kalnos? Izpletni lekšana? Izpletni lekšana man sieva pierunāja, viņai bija sapnis, saka, labi, aiziet. Izliec ar izpletni, labi, ķeksīts ir, vai vēlreiz izdarīšu obligāti. Jo tā pirmā pieredze ir viena, kur tu stresa situācijā atrodos jaunā situācijā. Viss no sākuma jau bravūra baigākā, tūlītās mēs izlēc pats vai tev izgrūd?
pats izlīst, tas bija pirmais, kas, tā kā pirmais atvērās durvis, paldojām nedaudz ar atvērtām durvīm, pēc tam es biju pirmais rindas kārtībā. Kas tur ir augšā stāvot un skatoties lejā? Tu to ko vispār domā, vai tu maucam un viss? Un, kā saka, labi, tu esi pieķēdēts otrs, tas Džeks, kas zin, ko darīja atmiņš. Tas riska faktors ir. Tomēr tās primitīvais instinkts ir, ka te ir augstums, ka varbūt beigties slikti, bet ne, tāds panisks bailes nebija. Lielākās bailes bija no tās neziņas, kāds pusstundu pirms leciena. Tu jau esi visu instrukciju izdarījis, un tad tu gaidi, ka tā, sauks jūs to visu grupu uz nākamo. Un tad tas klusuma brīdis, un mēs tur sēžam trietā, kas mēs izdomājām veikt. No tās bravūras no rīta brokastīs nedaudz sapluka un tāds biežāk gājienu uz toleti. Ja, tas jau vien parāda, ka tev tas adrenalīns stress parāda. Ir, jā. Un tad tas klusuma brīdis un beigās, kad atrautās durvis, un tur pieredzējuši Džeki, tur vienkārši, zini, tur guļ ar kājām ārā, tā skaties tā. Un tas pirmais, tas bija individuālais lecējs, tas aizgāja, zini, tā kā, tas būtu, man no 1 metra nolaikt, ja, tur mierīgi, viņš vēl tur kaut kādas figūras izpilda. Tad mēs jau tur tur tagad jātur tās rokas un tas viss, bet tas kaut kāds foršs piedzīvojums, kur tu pārvari savas bailes, ir labi, tu to esi izdarījis, ja, daudz cilvēku to dara, tādā jau tā atrakcija ir. Ja, visās valstīs man tā liekas pieejama, tas tāds foršs savu tādu baiļu pārvarēšanas procesu. Tā tāda ķeksīša vilkšana, vai ne, tajā, ko tu esi izdarījis savā ziņā? Jā, bet es arī jūtos gandrīz, jā, tas ir kaut kas, ko es esmu izdarījis, jā. Vai tas ir man tagad, tas nozīmē, ka es kaut ko dzīvēs vairāk vai mazāk priekš sevis izdarījis. Nē, ir gandarījums, bet tas ir arī tāds viens notikums, viena dzīves pieredze, kur es sarunā varu padalīties ar to, kā man bija, un uzklausīt citu, un mēs varam salīdzināt to. Vai, teiksim, man sīkie prasīs, vai tas ir vērts vai nav vērts, es varu pastāstīt savu pieredzi. Tas arī viss. Skaidrs. Prom no hobijiem, no izklaidēm, no tās, teiksim, tā aktīvā dzīvesveida pie tavām ikdienas lietām. Golfs, tā ir lieta, kas ir runāt daudz un dikti, vai ne? Skautu lietas. Tu esi šobrīd Colorado Avalanche arī skauts. Te es gribu tādu mazo tēmiņu ievirzīt un bišķiņu varbūt detalizētāk šo tēmu paiet. Ko tas sev ietver, šis darbs tavā ikdienā? Kas tas ir, kā tas ir un beigās pie kā tas noved? Es esmu amatieru skauts Colorado Avalanche. Amatieru tātad uzreiz. Jā, amatieru. Ir profesionālais skauts. Ar ko atšķirās profesionālais amatieru? Profesionālais skauts skatās tos, kas ir jau bijuši draftēti un pieder kādām citām komandām. Tu tātad līdz draftam skaties? Mēs skatāmies vecumā 17, 18 gadi, kurus ir iespējams draftēt šo vasaru. 24. gada drafta klases saucamā. Ja. Mēs arī varbūt tās var apstīties kādu, kas ir palaidis garām, ja viņš ir ienācis mūsu redzeslokā pagājušo gadu. Bet jaunāks mēs tikai atzīmējam, kuri nevar tur tas, es tagad aizmirstu, kurš tas nogrieznis bija, man tā liekas septembris, līdz kuram gadam, kuru gadu dzimušos var pieteikties draftam, vai ir eligible, es nezinu kā teikt. Atbilstoši tam drafta klasē. Klubs tev iedod konkrētu sarakstu čaļiem, kuriem tu seko līdzi? Visa līga iedod. Jā, NHL lielais saraksts ir, kur ir ļoti, ļoti daudz spēlētāju, kuri tad atkal savukārt sadalās par reģioniem. Ziemeļamerika, tur viens krasts, otrs krasts, tāda līga. Amerikā tāda līga. Un Eiropa, iekļaujot arī Krievijā, visas Eiropas reģionu. Un mēs esam Eiropā 6. kas atbild par amatieru tieši skautiem. Tieši Colorado kluba, tieši Colorado kluba, jā. Un Ziemeļamerikā vēl ir daudz. Ja, un kopējais 2 analītiķi, 1 video analītiķis. Tad vesela struktūra, kas atbild par jauno spēlētāju izvēli nākamā gada draftā. Lūk, no tā visa saraksta katrā reģionā ir noteikts vienalga, cik šogad ir 5, 10, 20, 30, kā nu kuram reģions. Lielie reģioni, saprotams, ir Ziemeļamerika, Kanāda, lielais, Amerika, ASV, Zviedrija, Krievija. Tie ir lielie, kur patiešām liels spēlētājs skaits ir, no kā viņi potenciāli var izvēlēties tos savus spēlētājus, ko viņi gribētu ielikt, ko redzēt savā komandā nākotnē. Lūk, un tad pārējie tādi mazāk ir. Skaidrs. Kā tas ir? Tu viņam attiecīgi seko, tu par viņu veido kaut kādas reportus, atskaites, tu ar viņiem arī tiecies, runā, intervē un tam līdzīgi?
Pirmais nozīmīgais turnīrs ir Hlinkas Auss, kur augustā sabrauc jaunie spēlētāji savās izlašu sastāvos, un no tiem visvairāk arī tiek veidots šis saraksts. Ja? Eiropai vismaz. Eiropai tur ir Čehi, Slovāki, Šveice, tagad Krievija nav. Kaut kas vēl bija, es neatcerēšos tās visas komandas, un no tā saraksta tad arī tie priekš Eiropas tiek veidot vairāk vai mazāk, jo ja tu esi ticis savā izlasē, nu tad tas jau nozīmē, ka tu esi sasniedzis kaut kādu līmeni savā valstī. Lūk, un tad mēs braucam, noteikts skaits ir spēļu, kurš tev jānoskatās dzīvē, klātienē. Es uzrakstu savu atzinumu par to, kā viņš tagad izskatās, ko viņš spēlē, kādas viņam ir stiprās puses, uz kurām, ko viņam vajadzētu uzlabot. Un es minu vai paredzu, kāds viņš varētu kļūt pēc 3 vai 5 gadiem. Un tad, tad tiek sastādīts viss lielais saraksts. Tagad mums janvārī ir lielā sapulce, pussezonas sapulce, kur mēs visiem spēlētājiem, kas ir visā lielajā sarakstā kopā no visiem reģioniem, mēs viņus liksim pēc viņu kvalitātes, ja varētu tā teikt. Kurš no 1. līdz 7. raundam. Es nezinu, vai mēs tiksim līdz 7. raundam, bet pirmos 2-3 saliek tādā veidā, kā mēs viņus redzam. Neatkarīgi no tās vietas, kurā mums būs izskatījis tā drafta izvēle. Ja tā jau neviens vēl nezina, kur Colorado ņems. Pirmie noteikti neņems. Jābūt gataviem, vai ne? Jā, jābūt gataviem, kurš mums būs tanī brīdī numurs, kur mēs izvēlēsim. Līdz tam vēl ir kāds 3 sapulces lielās. Pēdējā ir 2 dienas pirms drafta. Tu ar to jaunieti, viņa kaut kā personība arī tiec klāt, tai galviņā paurķēties? Vai to tagad ir izsūtīti jautājumu saraksts, uz kuru viņi izvēlās vai neizvēlās atbildēt. Visiem viņiem. Ja? Pēc tos mēs varam lasīt, nelasīt, bet tos kāds izlasa, kāds sagrupē. Psihologs to izdara arī savā ziņā. Jā, viņiem ir savs psihologs, kurš tiek pieaicināts šim procesam. Viņš arī sastāda daudz jautājumus, ja, kādā veidā viņš grib saprast, ko šis jaunietis domā, kāda viņa ir attieksme pret dzīvi, pret sportu, vispār pret sadzīvi un to visu. Un tas arī var vai nevar ietekmēt to gala izvēli. Ja nonāk izvēles starp 2 spēlētājiem, tad un ja ir grūti izvēlēties, ja viņa līmenis apmēram tanī brīdī vai prognozes ir līdzīgas, tad vēl kārā viss pārējos informācijas avots, no kuriem var saprast, uz kuru pusi tas kauss nosvērsies. Kāds Latvijas hokejs arī ir tas saraksts? Es atvainojos? Latvijas hokejs arī tajos sarakstos iekšā? Nē, šodien nav. Neviena? Tā manā reģionā nav, ne. Eiropā nav. Kā tu kopumā skaties? Šobrīd tādā sarakstā, ko mēs tagad aktīvi skatīt. Ir noteikti Zviedrijā ir, kādi man tā liekas jaunieši. Man tā šķiet, viens man tā liekas ir. Un tas ir arī viss, ko es esmu redzējis šobrīd. Pirms drafta mums ir telefona zvana. Nevis telefona zvana, video zvana. Tā ir, saprotams, ir tehnoloģijas atļauj nebraukt kaut kur un nevajag tikties ar viņiem. Ir zvani, un to dara visas komandas. Tas ir tāds. Viens puisis šogad pateicis, ka viņam vajag nedēļu pauzes, jo tam 17 gadiem, ka viņš būs arī pirmajā raundā tiks draftēts, ja? Viņam vajag pauzi no tā visa. Jo ne tikai mēs, pārējās 31 komandas mēģina viņam uzdot jautājumus. Mēs tev atsūtu 32, kāds, 5-6 lapas, kur tev jāatbild uz jautājumiem. Pie 5, 6, 7, 10, 20 tev noteikti monotoni jau kaut ko skricelē, un tev jau ir apnicis uz to atbildēt. Un viens puisis, viņa aģents pateica, viņš paņem pauzi uz nedēļu vai uz 10 dienām, ka pietiek šitā te slodze, pirms nav pat mēs līdz jaunajam gadam neesam tikuši. Ja? Puisim jau ir tik daudz uzmanības, tik daudz pieprasījumu veltīt savu laiku no ārpuses, ka viņš saka, man psihe nav gatava tam timeouts. Ja? Lūk, tādēļ, ja salīdzinam mūsu paudzes un šīs paudzes, to visu noslodzi, tur mēs esam citās galaktikās. Tavā laikā vispār kaut kas tāds bija? Nekas nebija.
Es tik draftēts, kad es biju armijā uz to mēnesi iesaukts, lai ķeksīt atvilktu, ka es esmu dienējis armijā. Un es pat īsti nezināju, kas notiek, kurā brīdī tas notiek. Un nevienam pat nebija kaut kādas domas. Man telefons nebija mājā. Tad. Un kā viņš var teikt, man pazvanīt, man video interviju. Man telefons nebija, man bija jāiet uz būtiņu un pa 2 kapekām jāzvan, nezinu, mammai, lai kaut kas ir noticis. Nu, līdz ar to tās situācijas ir nesalīdzināmas. Prom atkal bišķiņ no hokeja. Kļūšana par tēvu 50 gadu vecumā. Sandi, kā tas atšķirās no tā laika, kad tu pirmoreiz kļūst par tēvu? Nevar salīdzināt. Cits dzīves pieredzes, cits dzīves vērtības, cits dzīves uzdevumi. Es to izbaudu savādāk. Bet tā pašā laikā arī ar saviem vecākajiem dēliem es centos darīt to, ko es tanī brīdī zināju, kas būtu jādara. Ja? Šobrīd man liekas, jā, daudzas lietas es cenšos nedarīt tādas. Ja? Man arī mainījusies ir tā prioritātes. Prioritātes, jā. 20, 25 gados bija baigi svarīgi ar čomiem iet tur kaut ko, nezinu, plātīties, darīties, ja? Kaut kādas varvaindarbas darīt, kas ir pilnīgākais stulbums un absurds, ja tanī brīdī, tagad skatoties, ja, atskatoties. Tad tā ir man daudz lielāku prieku sagādāja ņemšanās ar mazajiem, ja, pavadīšana ar laiku ar viņiem, un es izbaudu to dzīvi citādā gaisotnē, citā veidā un savādāk. Miegs tev pietiek tavā dzīvē? Jā, mierīgi. Ja? Jā, tas jau nav, tas ir noteikts laiks periods, kurā vecāku uzņēmos atbildību par to. Tu zini, kas nāk ar to teritoriju, kurā tu iesi. Vairāk nav pārsteigums. Sīkais negulēs, sīkais sauros, kad viņam būs biks pilns vai gribēsies sēst, vai kaut kas spiedīs nepatiks, viņš šauros. Nu jā, tas būs arī visas klapatas, rati, nezinu, tur tās paņēmām pudeli, nepaņēmām pudeli, un tad, kad es ieraugu, ka kāds pazaudēja knupīti vai kādam izkrīt knupītis, es ātri pieskriešu, jo es zinu tā knupīša vērtību tam vecākam. Un sēžot lidmašīnā, es vairs neraucu uzaci, ja, ka kāds sīkais auros, visu lidojumu laiku. Es ar līdzjūtību skatos uz viņu, domāju, kā man tev palīdzēt, vai ne? Līdz ar to citā plaknē pavisam tā dzīve ir izveidojusies. Un es to izbaudu, tā mani baigi labi, un tas arī mani motivē. Tā es arī nometu smēķēšanu, tas man arī motivē tagad būt aktīvam, jo galu galā es gribu ar to mazo puiku pavadīt laiku kopā. Aktīvi. Kad es mācīju meitenītei braukt ar riteņu, tas ir baigākais treniņš. Protams, skriet pakaļ tam. Ne, jo tas sīkais jau... Labi, ka tu maratonu skrēji paralēli, vai ne? Nē, tas bija arī tas... Tas bija drusku pirms... Tas bija pirmsākos, bet es jau sajūtu to efektu, ka es varu paskriet pa parku. Labi, ka tu nebija izplūdis beig. Jā, zin kā, tas bija tās vietas, kur grib, lai piepildās, tad tās pazūd, un tās, kur grib, lai sašaurinās, tās papildinās. Ne? Tur, tas bumbierveidīgais tu paliec. Ja? Un tad es sapratu, ka tas ir normālākais darbs. Tas ir patiešām darbs, kur tas sīkais skrien, kamēr viņš nenokrīt. Jā. Viņš jau nejūt to starpību. Es esmu tagad piekusis, man ir drusku pa daudz, jo mans pulss ir paaugstās. Viņš skrien, kad piekūst, tad viņš apsēžās. Ja? Un tu kamēr līdz tam nonāc, tev jau ir dažādas domas, ja? Vai veidi, kā tu apstādināt to sīko, aizņemt viņu ar citām lietām. Cik tev bija ilgi jāpadomā palikt tajā līgā vai nepalikt tajā līgā? Tas bija tavs sitienu minūtes jautājums vai dienu jautājums? Pirmajā dienā nesapratu, kas notiek pirmām kārtām. Jo atcerēmies, 2014. gadā arī bija līdzīgs konflikts. Vai vismaz tanī brīdī likās, ka līdzīgs kaut kas te notiek, bet zina, ka nav labi. Ka šitais ir kaut kas liels, kas būs tālāk, neviens nezina. Neviens nezina. Ok, pareģojumi, spekulācijas, viss, kas tur, saprotams, virmo, ja? Kurš kur un kādā veidā un cik ilgā laikā. Un tad pirmais ir tās 24 stundas apjukums. Kas būs? Pēc tam, kad jau nākamajā dienā parādījās plakāts hokeja spēles laikā, un tā liekas, tas bija jau viena no armijas komandām, ka tur tiek atbalstīts, tas sapratu. Tur bija uz soliņa, jā? Jā, uz soliņa, sapratu, visi veči. Pietiek, jā?
Te tagad jau pārgājis ir citā līmenī, kur patiešām, ja mēs runājam, tas sports ir neatkarīgais, ja mēs liekam kaut kādas lozungas, es nevaru stāvēt apzināti tā lozunga priekšā, ja, un nodarboties ar savu, pelnīt savu ikdienas maizi. Līdz ar to tad bija, viss, šitais beidzās, jo es sapratu tanī brīdī, ka neatkarīgi vai ir tas plakāts aizmugurē vai nav mūsu spēles laikā, tas var kaut kādā veidā arī radīt kaut kādu priekšstatu par manu nostāju. Fona kaut kādu arī tev. Un viss, un tad tu aizēji pie komandas vadības, saka, veči, ir šādi un tādi. Mums sanāca to bez lieliem konfliktiem vai kaut kādām domstarpībām vai pierunāšanām, vai to jums tieši sezona gāja uz beigām. Un līdz ar to mums bija tā, ka... Tur bija laikam pāris spēles palikušas, ja? Tas bija viena spēle vai divas palikušas, un es pateicu, veči, es nevaru iet ar vienkārši, ja? Un viņi arī bija ļoti cilvēcīgi saprot. Tu pat nebija uz soliņa, es saprotu, ja? Es nebiju uz soliņa. Pēdējās es pateicu, veči, tas vairāk nav, ja? Mums nebija nekāda konflikta, jo mēs tāpatās jau bijām parakstījuši līguma laušanas papīrus ar drusku tālējošāku datumu. Līdz ar to, un tie cilvēki arī, kas tobrīd bija tās komandas vadībā, ļoti saprata situāciju, kādā visi iesaistītie ir tanī brīdī atrodās, un tad, davai, mierīgi klusu, beidzam visu, braucam mājās un beidzam. Lieliski, Sandi. Es domāju, ka pirmajā raidījuma daļā mēs paņēmām gan tādas vieglākas tēmas, gan arī bišķi nopietnākas tēmas, par ko paldies tev par taviem viedokļiem. Aizskries nelielā reklāmas pauzītē. Labi. Un pēc brīža pieķersimies arī tām lietām, kas ir bijušas tomēr arī tavas karjeras laikā. Skaisti dzīvot neaizliegsi. Nāc uz Dominu un baudi modi Baltijā jaunākajā Peek & Cloppenburg. Domina, lai sanāk! Vitautas pēc brančo, pēc trakas balles arī. Vitautas, zini, Vitautas magnīs tik tur nedabūsī, zini. Kādēļ repos? Repos, jo tas ir... Minīti ņem un sausu dzer, atgūsti enerģiju. Mums ar basketbolu ir vairāk kā viena līdzība. Spēlētāji saspēlē neiztikt bez drošības. Pirms spērt pirmo soli, dara apdomāt savu pozīciju un izaicinājumus. Sadarbība nes labākus rezultātus, ja izvēlas uzticamus partnerus. Kurš to spēj sniegt labāk? Ja kombinācija izspēlē pareizi, panākumi nekur neizpaliks. Latvijas Basketbola Savienība atbalsta Aizdevums LV. Jubilejas 5. sezonā Eksi sanāk tirdzniecības centrā Domina Shopping. Raidījumu atbalsta Ierasti ar Ford enerģiju mēs atgriežamies sporta sarunu šovu Eksi. 5. jubilejas 10. epizodē ar mani kopā joprojām Sandis Ozoliņš. Sandi, kā tev Ford Mustang? Ir bijušas attiecības? Nē, nav. Nereizi, ja? Nē, nav. Fords, kā saka, mūsu apgādā ar enerģiju simpātisks, vai ne? Piekrīt. Sandi, tas, ko mēs darām otrajā raidījuma daļā, mēs griežam mūsu atbalstītāju tēmu ratu, tā mēs esam nosaukuši šeit. Kā tev vispār ir? Izlozēm to veicās, neveicās, jo es pačuks, ka tu kaut ko arī šeit varēsi iegūt. Pazaudēt neko nevarēs. Tikai iegūt? Iegūt varēs. Tad jau veicās. Aiziet. Ķeramies klāt, griežam. Un zem katra griez cik vien spēku. Pārāk daudz spēku nav. Tur nav kaut kāds kliņķis, kur tev apstādinās pie noteikta. Es jau tev plecu uzreiz, kā paņem. Bet tad zem katra mūsu atbalstītāja šī te logo slēpjas attiecīgi mazā tēma, par kuru mēs attiecīgi parunājamies. Vitautas mūsu veldzētājs, mēs varam nobaudīt minerālvielām bagātāko ūdeni Baltijā un reizē pabaudīt arī to, ko tad Vitauts mums ir sagatavojis. Vitauts mums ir sagatavojis sadarbībā ar vienu no Latvijas labākajiem sporta fotogrāfiem Romānu Kokšerovu fotogrāfijas. Un es gribu vienkārši, lai tu iedod savu asociāciju. San Jose? Jā, kas tas ir?
Laiks, neatceros, kur, noteikti pirmie gadi, spriežot pēc uzvalkuma, pēc tā stila. Tu esi es gribēju stilām pieķerties. Oversized visas tās lietas, kaut kā. Maisi, jā. Maisi, jā. Un ķiveri, nezinu, lai asociētu to, bet es atceros, tā ir melnā izolācijas lenta, ko uzlīmēja uz zobiem. Un tad rodas tas priekšstats stereotips par NHL 90. gadu sākuma spēlētāju, gariem matiem, tiem lokainajiem aizmugurē no ķiveres, kas nāk un bez zobiem. Tu biji klausies tas, Man likās, tas baigs smieklīgi. Tas, kurš stilam pievērs uzmanību, vai tā, kā saka, garām ejot? Tanī brīdī tas bija baigs stilīgi. Ja? Tas bija tīri neko, cik es sapratu no tā stila, jo atkal. Vienīgā resursa, kā tu varēji kaut ko saprast no stila, bija daži žurnāli, un galvenokārt lielākoties tie bija sievietēm domāti. Līdz ar to, kā māk, tā mauna. Klāva līgā tajā laikā ir kaut kāda stila padomdevēja, kas tev iedod, kā izskatīties ārpus laukuma, vai tas bija? Jo šobrīd mēs pastamies, kā spēlētāji uzvedās. Tas ir bizness. Jā, tas jau ir bizness. Tu prezentē sevi gan laukumā, gan ārpus laukuma. Tev ir papildus ienākumi. Var rasties papildus ienākumi arī no tā, kāds tu esi ārpus laukuma, vai stila ziņā, vai kaut kādos pasākumos, ko tu dari. Bet bija jau tajā laikā? Nē, nebija. Tad vēl bija diezgan primitīva. Jā, mēs pievērsām, noteikti bija jāierodās uz spēli uzvalkā, un kakla saitē lielāko daļu komandām, bet tam bija pilnīgi cits iemesls. Skaidrs. Nebija tas pilnīgi citas paudzes, citas arī... Cits laiks, Sand. Cits laiks, cits bizness. Ejam pie nākamās fotogrāfijas. Ko mēs te redzam? Viens onkuls, kas ir izplūdis nedaudz. Nedaudz izplūdis. Kira skatās prēmiju sarakstu. Un es mēģinu saprast, kā to realizēt visu. Šis, Sandi, ir 10. gads Bratislavā, ja es nekļūdos, vai ne? Jā. Tie ir tavi pirmie soļi ģenerāla menedžera lomā. Fantastiska pieredze. Fantastiska pieredze, kur es arī redzēju citu hokeja spēles pusi, kas notiek ārpus laukuma, kādā veidā tiek strukturizēta, vadīta komanda un kādas ir izaicinājumi ar viņas to izdarīšanu, sākot no formas, apģērbiem, ceļojumiem, spēles un galvenokārt arī no lēmumu pieņemšanas. Un tad bija vislielākā atziņa man, pēdējās 2 spēles ir jāuzvar. Sergejs Neumovs toreiz nebija paņemts kā vārdsargu treneris. Znaroks ar Hari ir treneri un jāizlem, kurš spēlēs pēdējās 2 spēles. Vārtos. Jo tās abas divas ir jāuzvar. Un tagad man ir... Tur jūs esat nonākusi Košicē par palikšanu jūs spēlē. Par palikšanu. Un 2 spēles ir jāuzvar, lai mēs paliktu tanī mistiskajā A grupā tā laika, kur tas bija, ja izkrītam ārā, tad viss ir pasaules beigas. Ko dara ģenerālmenedžers Ozoliņš šādā situācijā? Viņš ir nonācis situācijā, kur viens pasaka tā, otrs atsauc savu viedokli pilnībā, izvēlās nebalsot, un mans viedoklis ir tā, un ir pata situācija. Un tad ir zvans vārdsargu trenerim. Tomēr. Jā, kuram arī cilvēcīgi saka, pagaidiet, ko jūs tagad man zvaniet, vai ne? Jūs man nepaņēmāt līdzi. Un normāla reakcija. Normāla reakcija, cilvēcīgi. Jā. Bet tad beigās, klausies, vienkārši izmet ārā, ko tu. Ne? Un beigās sanāca tā, man tā šķiet šobrīd. Es saku, varbūt es ne, bet man šķiet, ka man bija jāpieņem lēmums, kurš tā galā stāvēs vārtos. Un tu to izdarīji? Es piegāju pie Edža un pateicu, ja es nemaldos, man tā šķiet, ka es tā arī pateicu, dari, ko gribi, bet tev ir jānotic. Tagad nākamajās 5-10 minūtēs komandai ir jānotic tev, ka tu noķers visas iespējamās ripas, kas lidos tavā virzienā. Aiztaisiet durvis, tev ir jāpārliecina viņi, ka tu izdarīsi savu darbu. Un tad toreiz izdevās. Izdevās, bet bija baigākā. Un tad ir tas teiciens, kad līdzjūtēji, ka speciālisti, eksperti runā, kurš tad būtu jāliek vārtos. Kad pienāk tas brīdis... Tad uz tolēt jāskan biežāk nekā parasti, ja? Tas pats variants, ka tu patiešām nezini, un tad ir tā. Labi,
Ja mēs ar tevi izvēlamies teikt, kurš mums nākamajā pasaules čempionātā stāvēs vārtos? Tagad jāizvēlās. Jā, tagad jāizvēlās. Pēc tavu viedokļu. Mums kas ir? Elvis, un Šilovs tēt būs. Divi galvenie konkurenti. Kaut kas Eiropā vēl. Kaut kas Eiropā, bet kur tu izvēlētos? Jāšauj uz tumšo. Šodien es domāju, ka šāviens miglā. Pagaid, kuru? Vai tev jāizvēlās? Tu esi nonācis pie tās situācijā, kur tev jāizvēlās. Es lieku Šilovu. Šilovu? Jā. Vai tādā pašā laikā, ja Šilovs, vai tu uzliec 10 000 uz savu lēmumu? 10 000. Nē, 100. Labi, pietiks ar 10. Man patīk, kā tu pārņems raidījumu vadīšanas. Vai paliks Šilovs? Vai tā tu domā? Šilovs paliks. Protams, ka paliks. Un tu vari zaudēt. Nē, bet vīrs un vārds. Bet redz, kā tev uzreiz bija. Paliks. Reakcija bija. Es pārdomāju, bet paliks. Tu pārdomāji uzreiz. Bet paliks. Bet, kad tu nonāc tādā brīdī, izšķirošajā brīdī, ka tā spēle ir pēc 5 stundām. Šilovs, es zinu. Šilovs. Tad mainās pilnīgi visa attieksme pret to. Kamēr nav tā atbildība, tikmēr tur tas un tas bezatbildīgi. Tikko tavs darbs vai tavs kaut kādā veidā ietekmē tavu labklājību, holy, coly. Bet, Sandra, labi, tu saprati, tu man piedāvā sākumā 10 000, es jau biju viegli prātīgs, vai ne? Pateici 100 uzreiz jau bišķiņ, vai ne? Uzreiz citi, katram lēmumam ir savu vērtību. Jā. Un atkarībā no tās vērtības arī būs stresa līmenis. Mainamies atpakaļ lomām. Ko tu liec vārtos pirmajā spēlē pa 200 000? Nevienu. Tad, kad jūs man samaksāsiet 400, tad es Kur ir atbildība? Sāņš no tevis. Kur ir atbildība? Es neesmu tādā pozīcijā, lai pieņemtu tos lēmumus. Nē, tādēļ es arī runāju pirms tam, ko mēs runājam. Ir ļoti viegli sēdēt šī krēslā un spriest, kā vajadzētu, kamēr mēs neesam tādīs kurpēs. Ļoti labi. Ļoti labi. Trešā bildīte arī pieteikams spilgta, vai ne? Jā. Apģērba dēļ, vai nevis noteikti? Apģērbs. Te jūs saprotat, ka gatavoties doties uz Soči olimpiskajām spēlēm, tā ir karoga prezentācija vai komandas prezentācija. Komandas kūciņu tu tur griez kopā ar tā laika olimpiskās komitejas prezidentu, vai ne? Jā. Žoržs tikmēr, fantastiska pieredze. Fantastiska. Es spēli savu sportu, visu to kustību, nezinu, kā to nosaukt, izbaudīt pilnīgi citā kvalitātē. Tieši tajās spēlēs? Jā, jo pirms tam es, kurā Turīnā pateicu, es nespēlēšu vairāk izlasē. Tu atgriezies, jā. Tur kaut kas neaizbrauc uz, vēl bija ļoti pārliecināts Vankūveras spēlēs, ka man tur nav ko darīt, bet Soči olimpiskās spēles, tas bija tāds emocionālais gandarījums, citā plaknē, ko es piedzīvoju, un tas nebija saistīts ar manu individuālo sniegumu. Es patiešām izbaudīju visas olimpiskās spēles, kaut arī man nebija neliela nozīme vairāk tādā komandā, vai es gūšu vārdus, piedalīšos tur vai tur, bet es to izbaudīju tādu, un to es novēlētu katram arī sportistam, to savu pieredzi, kādā veidā es to izbaudīju savus pavadītos gadus sportā. Ja? Tā ir mana pieredze. Ja? Es to nevaru izstāstīt, es to nevaru nodot kādam citam, bet tas bija tāds gandarījums emocionālais, kad vairāk nenozīmē, vai es gūšu vārdus, vai mēs tur, vai es piespēlēšu kādam, vai tur bloķēšu metienu. Tas bija tas kopējā atmosfēra, kopējais komandas sniegums un tas gandarījums. Un vislielākais gandarījums tādīs spēlēs bija, ejot no laukuma nost, zaudējot Kanādai 1-2, saņemot aplausus komandai, kur to spēli ir zaudējusi. Absurds tāds nedaudz situācija. Ja? Bieži tā negadās? Bieži tā negadās, kad komanda, kas ir zaudējusi, saņem stāvošas ovācijas par to, kā viņi ir spēlējuši, ko viņi ir darījuši, kā viņi ir centušies. Neskatoties uz to, kāds ir bijis rezultāts. Tur var asaru nobirt. Nobir arī? Nē, laikam tad nenobir. Bet var. Karjeras laikā ir brīži bijuši, kad asaras birst? Vienreiz noturējos. Kurš bija tas Varbūt brīdis? Arī nevajadzēja to darīt. Kurš bija tas brīdis? Bet daži ļāva savām emocijām izpausties. 7. spēles Stanley Kausa fināls zaudējums.
Jāsaprot viens. Stanley Kausa uzvarētājs viens. Otrā vieta neskaitās. Tas nav nekas. Nav ne gredzens, nav ne parāds, nav ne vārdi uz tu piedalījies. Tāpat kā visas pārējās 15 komandas. Labi. Nu ko, Sandi, griežam tēmu ar atvēlreiz. Nu, mēģini kaut ko kas ir apstāties atkal uz to pašu? Nu, mēs iesim nākamajā pulksteņa rādītāja virzienā. Tev ir iespēja tomēr pie tās balvas kaut kādas tikt. Labi. Kā es netiku pie Vitātus? Pagaidām tu netiku. Kāpēc? Ļoti labi. Spilveni. Gulbs, matrači. Kā tev ir ar Ziemassvētku pantiņiem, starp citu? Ziempieglītes. Viens tas standarti ir mīļo savu vecīti, domā viens vecīti, lai es redzu gaismiņā, kas ir tavā maisiņām. Super. Tu vari, Sandi, iestīties, kas ir tavā maisiņā. Doramējā ārā varbūt var nevilkt, bet jebkurā gadījumā... Fantastiski noderēs. Paldies. Paldies. Tā, ka noderēs tev dāvaniņu arī no Topshop. Super. Un no Doramējā. Bet, bez tēmas arī mēs nepaliekam. Labi. Un es tev saucu attiecīgi cilvēku personību, un tu iedod tādu pirmo asociāciju uzreiz. Cilvēki, kas ir tavas karjeras laikā tev gājuši līdzās, kopā ar tevi, kādreiz varbūt pret bijuši. Paspēlējam tādu spēlīt. Nu, mēģinam. Es īsti nesaprotu, bet mēģinam. Pirmā asociācija, kas nāk galvā uzreiz. Sākam ar pirmo Julijus Šuplers. Baltais zirgs. Jā. Tas bija fantastiski, jā. Nu, tas mūsu derības par to balto zirgu viņa izpildīšanu. Pastāst par tām derībām, pavisam, bet īso versiju, Sant. Īsā versija. Mums ir strīds, ar ko mums labāk spēlēt pirmajā raundā ar to komandu vai to komandu. Strīds, viņš piedāvās derības, mans pulkstenis pret viņa tetovējumu. Es saku, viņš tetovējumu grib tikai iemeslu, lai sievai būtu attaisnājums, kādā viņš uztaisīs tetovējumu. Es piedāvāju to visu. Stāst par balto zirgu braukšanu par Brīvības ielu. Viss. Izrādījās, jā, mēs trāpējām uz to, uz ko viņš negribēja, uz to, ko es teicu, ka būs labi. Mēs piepildījām to, apspēlējām skā. Viņam jābrauc uz zirgu, viņš trenējās. Viņš arī izpilda to. Tas bija fantastiski, jo, padomājam, tāds notikums tāda atskatoties. Jā, tetovējums būtu, vai ne? Jā, bet tas sezonas atklāšanas pasākums un tomēr par to pulkvežu brieži noštapēja kustības tā, nezinu, cik ilgu laiku, lai komandas treneris ar balto zirgu aizjātu līdz arēnai. Fantastiski. Protams. Stāsts. Ļoti labi. Patriks Roā. Patriks. Kas, lūdzu? Patriks. Pērī. Tā tad ļoti stingra personība. Daudzas lietas arī iemācījos no viņa. Kādas? Vienu. Pauti. Pauti darīja to. To varēja vispār teikt. Tas nav. Protams, pie mums ir Sandi daudz vairāk nekā citos raidījumos. Darīja to, kas nav populārs, bet kas ir nepieciešams, lai gūtu panākumus kā komanda. Kas ir sāpīgi, bet nepieciešami. Liela mācība. Uz savu sādas es to izdarīju. Ļoti labi. Artūrs Irba. Pārliecība. Tā ir pirmā asociācija, jā? Jā, pārliecība par savu nostāju, pārliecība par savu ceļu. Jā. Labi. Padomā, lai arī, lai mēs drusku pamazējam, gods un cieņa, lai arī es arī biju no tiem, kas varbūt smīnēja un kaut kā uzskatīja, tas nav. Bet cilvēks ar savu pārliecību, kad viss staigāja kaklasaitēs un nezinu, kā mēģināja izpausties ar Versace, ar Mani, ar kaut kādām tādām lietām, viņš ar savu pārliecību staigāja ar prievīti. Ja? Neskatoties uz to, ka daudz varbūt tās apsmēja viņu, smīkņāja tieši sejā vai nesejā, jā, bet tomēr viņa pārliecība viņš noturēja. Uzdrīkstēšanās, vai ne? Nē, tā ir, uzdrīkstēties mēs visi varam. Bet arī, ja? beigās jau par tevi smējās, ņirgājās. Jā, bet tur jau tā lieta, ka cilvēki jau lielākoties to dara aiz muguras, ja? Viņiem nepietiek drosmes, ja, pateikt, ko tu dari, vai ne, es uzskatu, ka tas neatbilst kaut kādam stilam. Lielākoties, ja mēs neesam tik droši vai pārliecināti par sevi, mēs to darām aiz muguras. Ja? Lūk, bet tas bija tāds, arī tāds rakstura parādījums. Es zinu, kam es ticu, es zinu, kam es esmu pārliecināts. Nestoties uz to, ka tas nav populārs vai tā laika
modei atbilstošs paziņojums vai izpausme. Ja? Bet viņš tomēr pieturējās pie tā. Ar savu latvietību, ja? Kas tur uzskata pārspīlēt, nepārspīlēt, bet viņš arī to uzsvēra un noturējās. Viss cieņa. Tagad. Sandi, par to runāšanu aiz muguras. Cik tev karjeras laikā ir pienākuši cilvēki, pateikuši, klausies, tu tur uz ledus dari pilnīgs dumības? Jo internetu komentāros mēs esam par tevi lasījuši kaut kādas zils brīnumus. Domāju, ka tu arī lasījis, vai ne? Kaut kādu kritiku, kaut ko, kas nepatīk. Bet tas jau nāk ar teritoriju. Bet tev uz ielas nāk klāt cilvēks kaut reizi par uzdrīkstēšanos. Tu pieminēji Arturu Irbas uzdrīkstēšanos, tad cilvēku uzdrīkstēšanos un to runāšanu aiz muguras drīzāk, aiz segvārdiem, aiz lietotāju vārdiem un tam līdzīgi. Tas jau arī ir tāds, manuprāt, jebkurš anonīms ir tāds gļēvuma izpausme, bailes izpausme. Tas skaidrs, bet tev nāk uz ielas klāt? Nē, jo tad ir mēs runājam par dažādām lietām. Tā būtu profesionālā kritika, kur es atkal prasītu, kādas tavas kvalifikācijas, lai tu izteiktu savu viedokli vai ieteiktu man, kā darīt savādāk. Ja, tad mēs runājam jau par profesionāliem. Tāpat tās neiešu kādam citam un nekritizēšu viņa darbu, kaut arī gribētos to darīt, ja? Un neteikt, ka viņam būtu jādara tas savādāk. Ja? Es varu šaulā lokā to darīt, varbūt tās to, bet es arī neiešu cilvēkam, jo es neesmu kvalificēts, es nezinu visus aspektus, lai par to spriestu. Labi. Marcels Hossa. Gols, jā. Puika mācēja mest, viņš svilināja viņu un efektīvi. Tur var teikt, viņam gāja iekšā, negāja iekšā, bet viņš to savu metienu trenēja visu laiku. Līdz riebumam. Ir tas mīts, es nezinu, to viņš tuvāk pastāstīs, ka viņš maksāja vārdsargam, lai viņš stāvētu vārtos, ka viņš metīs augšējās stūros. Ja? Jo tie ir bīstami metieni, viņi sāp. Ja ripa trāpa vārdsargam pa galvu vai pa pleciem, ir vietas, kurās ļoti, ļoti sāp. Viņš tā tad maksāja, bet tas ir mīts, to es stāstīju mītu kaut kādu, ja, kur varēs viņš apliecināt tikai viņš, vai atkal otrs cilvēks, kas stāvēja vārtos, ja tas atbilst patiesībai, un viņš to trenēja. Speciāli trenēja. Viņš trenēja, kas arī ir viens no veidiem, kā tāda ir mainījusies nedaudz attieksme pret profesionālo sportu. Nevis būt labam visās jomās vienādi, kaut kādi, ja vidēji, bet būt izcilam vienā jomā. Un viņš to savu izcilo, kas viņam bija metiens, viņš jau papildus pievērš tam uzmanību. Līdz tādam, ka viņš viņu noslīpēja līdz ļoti, ļoti augstam līmenim. Ja, tāda viņš nepievērš tik daudz uzmanības savām vājajām spēles pusēm, viņš tieši slīpēja savu stipro pusi līdz unikalitātei, ar ko viņš atšķīrās no lielās grupas. Džo Sakiks. Viens vārds. Es redzu viņu bildi. Jā, un viņa palikusi nemainīga. Un man vajadzētu ļoti īsi, bez liekvārdības, reālā situācija, ko es arī esmu iemantojis no viņa. Saucam lietas īstajos vārdos, nemēģam viņus izpušķot, jo tikai saprotot, kur ir mūsu saknē jautājums, ko mēs gribam atrisināt. Ja mēs tiekam cik vien ātri iespējams līdz viņam, tad mēs spējam to atrisināt. Ja es biju slikts, es biju slikts. Tā, es nedarīju to labi. Viņš arī bija viens no saviem lielākajiem kritiķiem. Es šodien biju slikts, es nespēlēju labi. Man ir jādara tas un tas, lai es spēlētu labāk. Viss. Nemeklējam attaisnojumus, nemeklējam ledus kvalitāti, to. Pēc tam mēs mazināsim savu atbildības sajūtu. Bet tiekam līdz saknē. Pie paša sākumā, ja? Jā. Un tad tu vari atrisināt šo jautājumu, ja tas ir izcinājums. Kirovs Lipmans. Fantastisks. Man ar Kirovu bija. Es viņu vienmēr atcerēšos ar labiem vārdiem. Ja? Vai arī mums bija daudz konfliktu, daudz nesaprašanas, atšķirīgi viedokļi par noteiktām situācijām,
Bet tomēr jādod viņam ir ļoti liels kredīts, ka viņš šo pasākumu Latvijas Hokeja federācija tik ilgi turēja, vadīja un uzturēja. Mēs par blakus lietām nerunājam, bet viņš bija tas, kas viņu to visu bīdīgi. Mākam, nemākam, mēs varam piekrist, nepiekrist viņa vadības, bet viņš to darīja. Ir kāds spilgta atmiņa palikusi tāda par Kiro kaut kādu? Viena epizode kaut kādu. Es jūtu, ka ir. Nē, man ir daudz viņas. Bet viena spilgta. Nē, to es nestāstīšu. Izstāst otro. Nē, es nevaru. Tādas spilgtas, visas viņas ir spilgtas. Reiz saprot, ar Kiro Lipmanu visas ir spilgtas. Ja, jo viņa tā personība ir ļoti kolorīta. Un tie stāsti noteikti ir daudz un dažādi. Bet tā nesaprātne viņa bija, ka man, piemēram, tā nav pats spilgtākā. Mums ir vajadzīgs nepieciešams tur 10, piemēram, es to runāju, lai saprastu to amplitūdu. 10,000 kaut kādam tur, nezinu, kaut kas ir jānopērk. Iet pie Kiro un saka tā un tā, iztaisot to, pastāst, kas tas ir, kam tas ir nepieciešams un cik tas maksā. Vienu dienu viņš saka, jā, labi, baigi labi, parakstu, ej pie grāmatvedes, tur viss nokārtos. Paldies! Nākamajā dienā ienāk iekšā, es atceros, jo tie bija dvieļi. Kiro ir vajadzīgs 176 lati priekš dvieļiem, tik un tik skaitā. Vai, Sandi, tu mani izpatināsi. Saka, Kiro, vakar tu man parakstīji pa 10,000 ar vieglu roku svēsiet. Šodien tu man pilīji mozgus par kaut kādiem 176 latiem, kas neliekas loģiski, ka vienu dienu mums bija baigi vienkārši sarunāt, un tagad man ir jāstāst tev iemesls, kā, nē, mums viņus nozags, mums tagad nebūs viņiem, vai ne? Un ko tu darīsi, saka Kiro, ja mums nozags vairāk pa 10 dieniem, vai mēs pazaudēsim, es atmaksāšu starpības. Sarunājuši? Nu labi, apsoli, es saku apsoli. Nu labi, tad mēs tur iedosim. Ko domā? Nē, mums pazud, 4 dvieļi mums pazud, kas ir normāls procents priekš novietojumi, vai kaut kādām situācijām, kāds aizmirs, kāds pazaudē, kāds iemet neīstajā, nekas. No. Bet tas bija tā starpība, tad nesaprot īsti, kas mainījās vakar, šodien summas daudz savādākas, bet vienam ir ļoti vienkārši, un otram tev jālīdz, nezinu, kaut kādiem barjerām pār, lai dabūtu apstiprinājumu. Bet viņam ir ļoti daudz, viņš bija ļoti kolorīts vadītājs, patika, nepatika, bet viena lieta bija, kur arī domāju, Edgars Masaļs, kas man piekritīs, ka viņš kritiskos gadījumos bija ļoti cilvēcīgs, pirmām kārtām, un viņš vismaz spēlētājiem visu solījumu saspildīja, cik man ir zināms, kas bija atkarīgi no viņa. Funkcionāriem arī izpildīja? To es nezinu. Tu biji funkcionārs viņa laikā? Jā, biju. Izpildīja? Mūsu viedokļi nesakrīt. Bet es jau arī biju bullis. Es jau arī, tam man bija ļoti maz diplomātijas un diplomātiskā takta, lai atrisinātu tos jautājumus. Bija balts vai melns? Ja nav, Kiro, pagad, tur tā un šitā ir konflikts. Ja? Vai to es tagad uztvertu kā tik lielu konfliktu? Nē. Es noteikti mēģinātu to kaut kādā savādākā veidā atrisināt. Bet tad jau man bija cita dzīves uztver. Un tā ir tas briedums ļauj man pastīties pilnīgi savādāk un neizvērst to vairs par kaut kādu traģēdiju vai pārdarījumu. Aiziet? Turpat es jau varu uzgriezt ilgi, un tam mums būs vismaz 5 minūtes. Mēs uzreiz iemetam tēmu iekšā, man ir sagatavots. Nekāda problēma. Tā kā tu nākamo iegriez ritīgi, ja? Cik vien spēja? Stāvi. Nu ko? Fordu nedabū? Ne? Bet, zini kā, tu nekad nezini. Bez jautājumu dabū. Tu nekad nezini. Labi. Ejam prom no personībām un aizējam pie svinībām. Tu esi piedalījies daudzās svinībās, Sandi, un daudziem šķiet, ka Stanley kausa iegūšanas svinības, tas ir kaut kas īpašs. Ļauj mums ieskatīties vismaz patslaiks caurumu tajā visā pasākumā. Kas tur notiekās? Esat izcīnījuši Stanley kausu, ir balīt noteikti. Mana tieši tā pieredze bija tāda. Mēs daudzas stundas pavadījām ģērbtuvē. 4-5 stundas laikam.
nenoģērbjoties lielu daļu no tā kā līdz pusē noģērbāmies formās, notiek ļoti daudz šampāniešu laistīšanās, kad beidzās šams, tad salēja ūdeni, lai laistītos, cigāri tiek vilkt ārā, tā ir arī kaut kāda tradīcija. Ģimenes visas sanāk iekšā, tur ir tas brīdis, kad tur bildējās, priecājās, kaut ko runā, uzrunas lielās no komandas īpašniekiem, no komandas vadītājiem, visu līmeņu, saprotams, treneri, spēlētāji, kas tur ir tie runātāji lielie. Tāda vienkārši burziņš liels, kas notiek ģērbtuvē iekšā. Ilgu laiku, jo komandas spēlētāji, arī vispārējie, kas ir iesaistīti, ģimenes locekļi tiek atvesti uz to vietu, uz pēdējām spēlēm. Viņi jau gatavojās laicīgi. Un tad viņi visi arī piedalās tajā visā pasākumā. Intervijas, saprotams, tur ir priekš televīzijas un visiem tie lielie tas kepkas ir gatavs, ir galvassagas, cepurītes, kaut kādi minimālie krekliņi un tas viss, bet tāda nesaprot, tāda brīvība, tā beidzot tas stress ir nokritis un tāda eiforijas sajūta. Tad, saprotams, visi mēs devāmies uz lidmašīnu, kur viens no tiem spēlētājiem, kas bija ļoti, ļoti ilgi gaidījis, un viņš bija viens no vecākajiem, to kausu nelaida ārā no rokām. Viņš sēdēja gan autobusā, gan gāja cauri tai lidostai, tad vēl tā drošības pārbaudas nebija tik striktas un sēdēja lidmašīnā blakus viņam, ja? Un ne Patriks, ne Džo, ne visi pārējie netika. Viņš viņu iznes ārā no lidmašīnas no rīta, vienalga 6 vai 7. Cilvēki, saprotams, bija lietojuši alkoholu, viens vairāk, viens mazāk, bet priecājušies visi bija un negulēta nakts. Bet nevienam jau tas vairāk neinteresē, jo tas atpūtas laiks. Lūk, un pēc tam notiek tās visas paredzētās procedūras, kas nāk ar to tikšanās ar mēriem, tikšanās ar skatītājiem, līdzjūtējiem, tad lielā parāde, bankets tur, viss tiek uzsaukts, visi ir baigi priecīgie par to, ka pilsētai, cilvēkiem, kas asociē sevi ar to, ir šis lielais panākums un prieks un iespēja pateikt, es esmu bijis neliela daļiņa no tā. Īsumā. Tas ir tāds nedēļas garumā, ja? Nē, tas turpinās 2, 3. Tas turpinās līdz nākamā sezonas sākumā. Jā, līdz pirmajam ripas iemetienam. Tu esi čempions visu vasaru. Tu esi vēl čempions līdz nākamajiem playoffiem. Tu vēl esi čempions līdz tam, kā tu izkrīt ārā. Tad nesvien es pieļauju vairāk jau nekā. Nesvien, bet tu visu gadu gandrīz vai tās 365 dienas līdz brīdim, kad tu izkrīt ārā nākamajā playoffā, ja tu kvalificējies. Līdz tam tu esi čempions. Jo sezonas sākumā pirms pirmās spēles ir lielais pasākums, kad tiek pasniegti gredzeni, kad tiek pasniegti individuālie mazie kausiņi. Pēc tam tev mēdījā, visi žurnālisti, televīzijā, visi tagad blogeri, visi tev uzskata par čempionu, jo tu tāds esi to visu atlikušo sezonu. Un tu aizstāv savu čempionu titulu. Spekulācijas, pareģojumi, tas viss tiek apviļāts ap to un tādā veidā rada to foršo sajūtu par tavu sniegumu iepriekšējā sezonā. Laižam tālāk. Aiziet. Nu ko, kas mums izskatīs šoreiz? Kas lūdzu? Pīks? Pīks un Klopenburgs. Tu gribi, ja? Vai nu uz Kiņčuku aiziet? Būtu ļoti labi. Būtu labi? Būtu baigi forši. Būtu forši. Aiziet, Sandi, ja es vēl tiktu viņai klāt, tad dāvana, tev būtu 2 biļetes, varēs atvest sievu vai varbūt vēl kādu citu, vai ne? Tā ka Apollo kino tev uzaicina uz kino. Ideāli. Paldies, Liels. Nē, super, baigi vērtīgi. Sapņi piepildās, Sandi, vai ne? Jā. Vajag tik sapņot. Jā, Apollo kino mums piedāvā pavisam vienkārši atslēgas vārdu. Liela nauda. Izaicinājums. Priekš tā laika, priekš tā tās dzīves pieredzes, tā nezinu. Nezinu, ko viņi darīt. Nezinu viņas vērtību, nezinu sekas, nezinu ilgtermiņa sekas, un man
nebija blakus cilvēki, kas man pastāstītu par to. Ja, jo mēs dzīvojam sabiedrībā, kad maz kurš zināja, ko nozīmē kas, un varēja paredzēt, kāda būs tās attīstība vispār dzīves, sociālā, ekonomiskā nākotnē. Mēs nācām no Padomju Savienības. Ja, līdz ar to par to bija ļoti maz sapratnes. Gan man, gan tiem cilvēkiem, kas bija man apkārt. Ja. Mums vēl atceramies Banka Baltija, ieguldījumu 50% vai 100% mēnesī apkārt, tie absurdi, kas mēs tu pasmīnēji, ja? Jā, bet tāda bija tā mūsu sadzīve. Tāda bija tā, kā mēs sapratām pasauli. Man bija 22 gadi, 23. Ja? Tur manā gadījumā vecāki vairāk to saskārās, es nē. Nē, jā, bet es saku, es tur biju, puišelis. Puišelis, jā. Un noteikti pieļauj daudz kļūdas, bet tās ir manas dzīves pieredzes. Tas ir tas, ne es nožēloju, ne es priecājos, ne es lielos ar to. Tā vienkārši ir. Tāds ir mans dzīves gājums, tāds ir mans dzīves pieredze, un viss. Punkts. Tam nav ne labas, ne sliktas sekas. Klaus, Andi, vairāki miljonāri vienā ģērbtuvē. Tā ķīmija. Jo tur ir arī interesanti droši vien, vai ne? Tās attiecības, kā viņas veidojās. Tu runā no citas pozīcijas. Jā. Mēs visi saņēmām salīdzinoši tagad mikroskopiskas algas. Šauba nav. Mans pirmais līgums bija 180 000. Ja? Vienīgais spēlētājs, kas saņēma miljonu, bija Dogs Vilsons. Miljons. Tas bija vienīgais. Zini, kā pārnesā nozīmē miljonāri. Jā, pēc tam jau mēs visi izaugām un mūsu algas palielinājās. Un mēs spēlējām to pašu spēli, mēs darījām tieši tās pašas lietas. Un pēkšņi mums nevis maksāja tik, bet maksāja 10 reizes vairāk. Miljonos, ja, kuram tur tik un tik. Mums jau nekas nemainījās mūsu tanī sadzīvē vai attieksmē. Tanī brīdī, ko mēs darījām, lai sev palielinātu algu. Vienkārši ekonomika mainījās. Mums īpašnieki sāka maksāt vairāk. Un katrs, saprotams, sāka. Tas, ka mēs dzīvojām, bet tas jau nebijām tikai mēs, kas nezinājām īsto vērtību. To līga pati pēc tam saprata pēc 5-6 gadiem, ka šie jaunieši nezina īsti, ko darīt ar to naudu. Jo viņi nav mainījuši savu attieksmi pret dzīvi, bet viņiem ir mainījušies viņa finansiālais stāvoklis. Un līga jau pati saprata savu kļūdu, ka viņi nebija gatavi tam, kā šie individi rīkosies ar viņu, vai kāds būs sekas tam. Ja? Vai tas bija hokejs, vai basketbols, vai futbols, vai es nezinu, kādas citas komandas sporta veidi, vai amerikāņu futbols. Ja? Un līdz ar to pēc tam jau visiem nāca sapratni, kādas ir sekas šim, kas ir jādara, lai tas nenotiktu. Ja? Mēs savā starpā varējām atļauties vairāk, nekā mēs iepriekš varējām atļauties. Ja mēs gājām uz noteikta līmeņa restorānu, tad mēs tagad varējām atļauties iet uz augstāku līmeņa restorānu un viens otram uzsaukt vakariņas vai komandai uzsaukt vakariņas, īpaši nepievēršot uzmanību, ja, cik liels tas gala rēķins ir, vai tur plus, mīnus, tur ir 200 vai 500 vai 1000. Ja. Bet tāda solidaritāte un tanī pašā laikā arī uzreiz radās vairāk sapratne, ka tie, kas pelna vairāk, spēlējot vienā komandā nekā citi, tie uzņemās vairāk to finansiālo slogu, kas nāk kopējie pavadot laiku. Viņi arī tērē vairāk attiecīgi. Jā, viņi arī tērē vairāk, jo tomēr tā komandas sajūta, tā biedru būšana, ja, vienlīdzība tiek, viens otram palīdz. Ja mēs ejam tur spēlēt golfu, kas ir baigi dārgais laukums, ja, tie, kas saņem vairāk, uzsauc pārējiem. Bet arī tie pārējie viņi neizmanto ļaunprātīgi, ja, bet tas viss tādi nerakstītie likumi, kas tika ieviesti ar laiku, kurus arī es vēlāk pēc tam sapratu, kā ir jārīkojas attiecībā pret saviem komandas biedriem, jo galā mans sniegums ir atkarīgs no viņiem, komandas sniegums ir atkarīgs no pilnīgi visiem, mūsu algas vienkārši atšķirās. Vēl viens jautājums šajā tēmiņā, mazais jautājums. Tu esi kādreiz domājis, sportists mūsdienās nav pārāk labi atalgots.
Ja mēs salīdzinām tur ar kādām ikdienas citām profesijām, ārsti, tur labi kaut kādi nozīmi. mediķi, ķirurgi. Es domāju, nozīme, jā, sabiedrībā Par un visā nozīmi, kopējā. tad mēs varam, jā, ko mēs nosakam par vērtību, jā, kas ir kas un kas liek vienam saņemt tik un tik. Jā. Tirgus nosteiks vērtību. Tirgus nosaka vērtību. Tirgus noteiks vērtību. Tirgus nosaka. Un pavisam vienkārši. Vienkārši. Ja ir pieprasījums pēc tā sporta veida, es tikpat labi varu pateikt, kādēļ tur, teiksim, šie sportisti saņem, nodarbojoties ar šo sporta veidu, ja, saņem tik, kādēļ šie sportisti, es arī no tās pašas. Tirgus nosaka to vērtību, ko katrs ir gatavs maksāt kādam, lai nopelnītu. Jo neaizmirstam to, ka kāds pelna arī no otras puses. Tad tā ir ekonomika, tā ir kapitālisma pirmā pazīme. Tirgus noteiks vērtību. Līdz ar to, ja basketbolistam var samaksāt tik, vai amerikāņu futbolistam, vai tādu beisbolistu noslēdz superlielo līgumu, tātad kāds var atļauties viņam maksāt. Viens taču nemaksās kaut kādu noteiktu naudas summu kādam, ko viņš nevar atļauties, vai viņš bankrotēs. Protams. Ja? Saprotams, katram ir matemātika savā apakšā, katram ir sava ekonomika. Viņš zina, ka viņš futbolā gan visi tie ir. Tas visam ir ekonomika. Mēs dažreiz jaucam, līdz sevišķi no mūsu paudzes, mēs gribam sociālisma kaut kādas iezīmes, ja, šīs visas sociālisma noteikumus, bet mēs gribam kapitālisma sekas. Ja, tā nebūs, godīgi sakot. Ja. Tev būs konkurence, viens saņems vairāk, viena mazāk, vieni paliks aizlīnijas, vieni būs tie, kas būs veiksmīgi. Laižam tālāk. Varbūt tās jau ņemam pārējā. Kas tur paliek? Ņemam jau no šiem. Kur jāapstāv? Mēģini, pagaidi, varbūt izgriezīsies. Piepalīdz, bišķiņ. Lieliski, Sandri, tev paveicās. Absolūti paveicās. Ideāli. Protams, ka arī Domina Shopping tev saka paldies šajā te gadu mijā, kad tu esi atnācis pie mums un atvēlēsi savu laiku. Tā, ka neliela dāvanakārtīte arī tev no Domina Shopping. Un Domina Shopping mums, protams, ka piedāvā brīvo tematu. Ko tas sevī, Sandri, ietver? Tu esi bijis uz daudzām intervijām. Daudz un dikti izstaigājies, runājis, stāstījis. Ir kaut kas tāds, ko tev nepaprasa nekad? Tu gatavojies un tu nāc uz interviju, es gribu šito pastāstīt, bet neprasa neviens. Ja es gribu, to es pastāstu. Ja tu tā esi iemācījies. Kā tad? Labi, pietiekami daudz tās pieredzes ir bijuši ar šo procesu. Ja man patiešām ir kaut kas, ko es gribu pastāstīt, tad es pastāstīšu, neatkarīgi no tā, ko tu prasīsi. Un tāpatās ļoti labi zinu uzdodot jautājumus, vai es atbildu uz jautājumu, kur tu uzdevi, vai es savu maļamo stāstu. Precīzi. Tieši tā. Un tāpatās to arī uzdod jautājumus, un tu saproti, ka es runāju ne par to tēmu, ko tu gribētu zināt, un tev tad ir tas jautājums sev. Vai es turpināšu iet tādā virzienā vai nē? Vai ir vērts to cīnīties par šo jautājumu? Es šodien tev ļauju runāt, vai es gribu dabūt to, ko es gribu no tevis ārā? Kā tev liekas? Es vairs nepievēršu tam uzmanību, jo tas ir mans viedoklis tikai. Vai no tā kaut kas būtiski mainīsies, es nezinu, es šaubos. Mums ir vienkārši saruna, un es tev pastāstu šā brīža manas sajūtas. Yeah. Viņas var mainīties pēc pusstundas. No. Viņas man kāds var pastāstīt kaut ko, kaut vai ņemam mēs par olimpisko šo visu notikumu, kas tagad būs vai kādu lēmumu priekšā. Man pēc 5 minūtēm, vai mēs pat beidzot, tu man pastāstīsi kaut ko, ko es nezinu, es varu ļoti brīvi mainīt savu viedokli un savu nostāju. Bet šobrīd man no esošās informācijas viņa ir tāda. Un diezgan neskaidra, ja? Kaut kāda ir pieņēmuma, kaut kādas nostājas. Tādēļ man tagad justies kaut kādā veidā drošam, nedrošam par to, ko es esmu pateicis, nav būtiski vairāk. Jo mans domas var mainīties, mans nostājas var mainīties. Es varu mainīties kā cilvēks atkarībā no tā, kādas man ir informācija, cik man daudz zināšanas un vai tā man ir atbilstoša vai nav. Tādēļ es varu brīvi runāt par jebko, tās ir manas domas, tās nav iekaltas akmenī, ja? Tās var būt mainīgas. Un es esmu cilvēks, es varu kļūdīties savos pieņēmumos, es varu kļūdīties savos viedokļos vai tā brīža vai ne, kaut kādā uztverē.
Es esmu humāns cilvēks, kuram ir labās, sliktās, pozitīvās, negatīvās, viss īpašību kopums, kāds mums kā cilvēkiem ir. Labi. Ir kaut kādas nepatiesības par tevi dzirdētas, un saka, pilnīgs baumas, ko tu esi lasījis pa sevi, kaut kas tev ir palicis atmiņā, teiksim, tajā darbā ar mēdījiem. Varbūt tu esi pārprasts, varbūt tu esi pilnīgs sviests ir uzrakstīts. Es tev pēc tam vienu savu baumiņu, ko es par tevi dzirdēju, piedāvāšu, bet varbūt tu iesāc ar savu. Man viņas vairs neinteresē. Agrāk, kad es... Tu cepies, tagad tu necepties vairāk, ja, par to? Nē, jo es to pārstāju darīt, kad sāk izplatīties šī mode internetu komentāri, kura raksta komentēšana. Ja? Es sapratu, tas ir internetu komentāri, ja? Jā, internetu komentāri. Jā. Jo vienu brīdi viņi, kad pašā sākumā, tad tas bija nekontrolējamais resurs, katrs varēja to. Tu lasīji, nāc sportcentrā lasīt, ja? Jā, saprotams, lasīju. Tur saprotams, ja viņi ir pozitīvi. Tu raksti arī? Nē, es nerakstīju. Ja jūties labāk, ja ir negatīvi, tu apvainojies un domā kādu nepatiesību, ja? Bet pēc tam galā es domāju, ja man katram cilvēkam ir jāstāsta un jāpievērš viss, ko es esmu vai neesmu darījis, vai tas ir bijis mērķis, vai tas nav bijis mērķis, man vienkārši nepietiek resursu, lai aizstāvētos, lai izskaidrotu, jo to katram ir savas domas, savi viedokļi. Es zinu, ko es darīju. Es zinu, vai es tā darītu vēl vienreiz vai nedarītu. Ja? Un galā, man nav tāds resurs, lai tagad, vai tas ir arī nepieciešams, apgāst vai kaut kādu savu taisnību pierādīt cilvēkiem, ar kuriem man nav saskarsmes ikdienā. Labi. Par baumām. NHL lokauta laikā Ozoliņš slidojas un trenējas uz Baltezaru ledus un esot tajā ielūzis. Bļitkotāji to esot izvilkuši ārā. Nē, tā nebija slidot. Es slidoju 1 vai 2 reizes pie mājas, jā, Baltezarā, bet es neielūzu. Ne. Neielūzu. Es esmu pārāk bailīgs, lai līst uz ledus, kurš nav pietiekami biezs. Nopietni. Bet tie jau ir stāsti, tie ir mīti, kas tanī laikā radīja kaut kādu priekšstatu. Bet tas ir arī kaut kur labi. Mēs tāpatās, es tāds pats cilvēks esmu dzirdējis par pasaulē atzītām slavenībām kaut kādus mītus. Un jo vairāk es esmu saskāries ar saviem mītiem par sevi, jo vairāk es sāku apšaubīt tos mītus, kurus man stāst. Man viņi neinteresē vairāk. Tie ir kaut kādi stāsti, kas nav. Bet tādi bijuši daudz taču, vai ne? Es varam tā teikt. Jā, vairāk. Un es tādu, labi, gribiet, runājiet. Man tas dzīve nemainīs. Ja? Manu viedokli par sevi, man pierādīt, tas bija vai nebija. Ko tas nozīmē? Kāds pateiks, es tev pateicu, nē, tā nebija. Ja? Kas pateiks, nē, mūl bija. Klaus, Andi, mēs iesākām ar jautru video šo raidījumu. Es gribu noslēgt ar jautru video. Te tā diezgan labi sasaucās ar mūsu raidījumu beigām, kur tu pieminēji arī komentāru skaitu un to interneta vidi, vai ne? Un es tev varu pačukstēt, ka šis video bija ļoti skatīts sportcentrā savulaik. Tā kā uzspied atkal play un paskaties. Droši vien, ka tu nojauti, kas tas varētu būt. Uzvarētu spēli noteikti. Kas te notiek tālāk? Tu atceries, jo te norauc vienā brīdī? Nē. Es tevi šeit... Uzvarētu spēli Dinamo tas ir? Tas ir Dinamo, jā. Jā, neatceru. Es tev te pierunāju, atceries toreiz Kristapu Sotnieku nointervēt. Tu intervēji Kristapu Sotnieku. Ok, labi. Atceries? Es atceros, un tad es sapratu, cik grūti ir intervēt cilvēki, tu neesi sagatavojies tam. Jo tīri, tā, mēs ar čomiem runājam, bet tad tu saproti, ka, kas tad interesēs tos cilvēki, kas skatīsies, viņi ir pilnīgi cita plakna. Jā, precīzi. Jā, bet es atceros, kaut ko mēģināju viņam prasīt, kaut ko mēģināju būt kolorīts, kaut ko interesanti, bet sapratu, ka nedaudz jāpagatavojās būt. Kā tev patīk šodien 3. periods? Normāls periods. Vai nedaudz plašāk par normālu varētu izklāstīt, piemēram, tavu tieši momentu izanalizēt, kad tu pieslēdzies un guvi? Mēs jau kādu nedēļu trenējam tieši šito momentu. Hosts man dod stālo, es vienkārši pielieku un redzat, kā darbs nes augļus. Un kurš šo triku tā pirmo reizi redzēja, no kura vecā pipara? Es, kad vēl nespēlēju hokeju, skatījos Stanley Kausa fināla spēles.
96. gadā tur bija viens aizsargs. Viens aizsargs ar 8. numuru šitāds izpildīja. Es izdomāju, ka es 26 gados varbūt arī kaut ko pamēģināt tam līdzīgi. Bet tev kā iesācējiem es teikšu, ka rezultāts nebija slikts, jo skatījums savāds šis video. Nu, tur jau zin kā tagad TikTokā ir jātur. Labi, bet tu esi arī TikTokā parādījies. Sanč, tu esi arī TikTokā parādījies. Ne kvalitāte nosaka, ne kvalitāte, bet kaut kāds, nezinu, zemapziņas uzruna tur nosaka. Ko tu dari TikTokā? Pētu, kas tā ir par vidi. Man taču nav sapratis. Kad mēs sagaidīsim pirmo video no tevis? Es vairāk pētu, kā vispār, kas funkcionē, kā pielikt mūziku, kā uztaisīt, lai ir forši. Jo arī tur ir kaut kas tāds baigi fantastisks, kā viņam tas izdevās. Nu, ļoti labi ir, ka tagad ievada kaut kādu informāciju, ko tu gribi dabūt, un cerams, ka tas strādās. Vēl viena atziņa, ka tam ir jāvēlt laiks baigi. Precīzi. Jā, nav laika. Bet man patīk, ka tas, par tiem skatījumiem un viss, tur bija tas salīdzinājums nesen arī kaut kur akadēmiski trenēts dejotājs, tur izpilda kaut kādas neiedomājami sarežģītas figūras, un viņam ir 2000 skatījumi. Un te viena jauna meitenīte pāris soļus paliek 10 miljonu skatītāju. Līdz ar to skatītājiem noteikti nebūs tas, kas noteiks tā materiāla vērtība. Precīzi. Un te arī stāsts Celmiņš intervē Ozoliņu vai Ozoliņš intervē Celmiņu. Tagad tur mums arī paliek rezerve, vai ne? Tas arī stāsts. Sandi, es tev saku paldies, ka tu atradi šodien laiku. Atnāci, ieradies, padalījies tajās savās, kā tu pats pateici, sajūtās, vai ne? Uz šo brīdi, vai ne? Kuras mēs noņemsim mikrofons, izslēgsim gaismas un varbūt viņas jau mainīsies, vai ne? Nu, cerams, ka nē, bet tas ir iespējams, jā. Man prieks, ka Sandis ir izbaudījis. Es jūtu šo raidījumu. Es ceru, ka to izbaudījāt arī jūs. Un, Sandi, noslēgumā, ko jaunajā gadā novēl cilvēkiem? Reku, tava kamera, tavas 10 sekundes. Man nepatīk šie novēlējumi, jo tad es jūtos ļoti neērti. Jo gribās pateikt kaut ko baigi grandiozu. Tagad tas mainīs visu cilvēku. Aiziet, tavas 10 sekundes. Uzturiet dzīvi vieglāk. Tas bija Sandis Ozoliņš 5. jubilejas sezonas 10. epizodē. Laimīgi jauno gadu, Sandi, tev. Laimīgi jauno gadu arī mūsu skatītājiem. Vislabāk! Skaisti dzīvot neaizliegsi. Nāc uz Dominu un baudi modi Baltijā jaunākajā Peek & Cloppenburg. Domina, lai sanāk! Vitautas pēc sporto, Vitautas pēc brančo, pēc trakas balles arī. Vitautas, zini, Vitautas magnīs tik tur nedabūsī, zini. Kādēļ repos? Repos, jo tas ir... Minītiņiem un sausu dzer, atgūsti enerģiju. Mums ar basketbolu ir vairāk kā viena līdzība. Spēlētāji saspēlē neiztikt bez drošības. Pirms spērt pirmo soli, dara apdomāt savu pozīciju un izaicinājumus. Sadarbība nes labākus rezultātus, ja izvēlas uzticamus partnerus. Kurš to spēj sniegt labāk? Ja kombinācija izspēlē pareizi, panākumi nekur neizpaliks. Latvijas Basketbola Savienība atbalsta Aizdevums LV. Jubilejas 5. sezonā Eksi sanāk tirdzniecības centrā Domina Shopping. Raidījumu atbalsta